active, seek and destroy cyberdyne systems online. Zvaigžņu cilvēks Ričards ziņo. Kosmoskuģis Valkala bija devies prom no piena ceļa galaktikas. Kosmoskuģis Valkala bija devies uz blakus esošo galaktiku Andromeda zelta planētas meklējumos. Jaunas mājas cilvēkiem bija jāatrod. Tālu kosmosā cilvēku kolonija bija devusies. Zeme bija gājusi bojā. Tāpēc cilvēcei bija ļoti svarīgi atrast jaunas mājas. Dziļā visuma kolonizācija bija cilvēces svarīgākais uzdevums. Pārtikas un ūdens rezerves bija uzkrātas tikai 10 gadiem. Tūkstošiem te cilvēki atradās kosmoskuģī Valhallā.
Zvaigžņu telpā varēja vērot meteorītu lietu tālumā. Uz kosmoskuģa Valhalla iebūvētie ložmetēji torņi pie kuģa korpusa sašāva meteorītus, kuri lidoja uz kuģa pa pusi. Pietuvojoties kādai pa planētai ēdene, cilvēkiem radās iespēja piezemēties uz planētas virsmas. Kad Valhalla bija iegājusi zelta pa planētas ēdene, atmosfērā kalni un jūra bija redzama, un mežu pa plašumi bija redzami. Cilvēku kolonija izkāpa uz ēdenes virsmas. Kosmoskuģa Valhalla komandierim Adrianam bija jānodrošina, lai cilvēki būtu drošībā. Kamēr cilvēki atradās uz ēdenes, cilvēki labi iedzīvojās uz ilgu laiku. Pagāja mēneši. Cilvēki bija laimīgi, bet notika kaut kas aizdomīgs. Daudzi cilvēki nolēma, ka viņi būs saimnieki ēdene zemē, bet viņi pieļāva lielu kļūdu. Komandieris Adrians saņēma pavēli doties kolonizēt nākamo planētu. Tie, kas palika uz ēdenes, pēc daudziem gadiem sāka karot savā starpā. Nevarēja sadalīt teritoriju. Tas ļoti nepatika ēdenes īstajiem valdniekam. Ēdenes patiesais valdnieks, debesu faraons Ra, nolēma patriekt no ēdenes cilvēkus. Vēlu vakarā cilvēki sāka pazust bez vēsts. Debesu faraons Ra, kas ir zināms kā saules dievs Ra, bija parūpējies, lai savus tautiešus nekas neapdraudētu. Ra bija sargājis ēdeni 1000 gadus. Cilvēki bija laimīgi, līdz ieradās zvaigžņu cilvēki, kolonizatori, no tālā visumada dzīvēm. Ra sargi atklāja uguni no saviem lāzera automātiem pa zvaigžņu cilvēkiem, kolonizatoriem, kuriem interesē tikai iekarot un izsmelt resursus, jo pašu pa planēta bija gājusi bojā, tāpēc kolonizatori meklēja glābšanu uz citas planētas, bet komandieris Adrians jau bija kolonizējis daudzas zelta planētas tālajā visuma nostūrī. Komandieris Adrians savā kosmoskuģī Valhalla bija saņēmis SOS signālu. Adrians uzvilka savu balto astronautu ķiveri. Viņš aizvēra ķiveres aizsargs stiklu, paņēma snaiperu šauteni un savā baltajā skafandrā devās uz savu kosmisko bāzes staciju Matrix. Adrianam bija svarīga misija kolonizēt kosmosu. Viņš bija gaisma tumsā.
Daudz pārbaudījumu viņam būs jāiztur. Viņš devās cauri tuksnesim, uz Marsa bija smilšu vētra. Adrians ticēja labajam. Adrianam uzbruka zvēri, dzīvnieki, īsti plēsēji. Tur, Marsa tuksnesī, viņš cīnījās pret meža cūku. Adrians vārtījās pa zemi, lai uzveiktu cūku. Viņš iešāva te cūkai vairākas reizes no sava snaipera ieroča. Pēc cīņas Adrians mielojās pie ugunskura ar meža cūkas gaļu. Astronauts Adrians jutās labi savā skafandrā. Viņš bija labi paēdis un patēris. Bet Adrians iebēra Marsa zemes paraugu savā kapsulā. Viņš ielika zemes paraugu koferī, aiztaisīja to ciet un devās tālāk. Atvēra savu rokas kompjūteru, lai uzstādītu GPS navigāciju. Adrians novēroja skaistu debesu parādību, ziemeļu plāzmu. Piramīda džungļos uz nezināmas planētas. Tā bija tumši zaļa. Notika tuvcīņa. Ēģiptiešu hišņiks tuvcīņā ar džungļu jautja mednieku kārtoja senus rēķinus par varu, kurš būs īstais cilts vadonis. Klape cīņa bija nepajokam. Uzvarētājs nebija zināms. Kosmoskuģa Valkala komandieris Adrians atradās netālu, jo viņš pildīja misiju uz džungļu planētas. Adrians tumši zaļā ar baltu armijas apģērbu staigāja pa džungļiem. Adrians kopā ar savu komandu meklēja augļus, jo bija jāievāc produkti, lai paēdinātu civilos, kuri atradās Valkala kosmoskuģī. Vīri ar mačetēm staigāja pa džungļiem. Ēģiptiešu hišņiks bija uzvarējis džungļu jautja mednieku. Viņš bija nocirtis galvu tam. Adrians pilnīgi nejauši atrada jautja džungļu mednieku bez galvas. Adriana komanda bija salasījusi pietiekami daudz augļus, tāpēc gāja uz lidaparāta auseklas virzienu. Adrianam bija slikta priekšnojauta. Augļi tika aiznesti uz ēdnīcu. Vīri devās uz atpūtas zonu, kad pēkšņi viss sāka drebēt. Pa Valkala kosmoskuģi trāpīja vairāki lielgabalu lāzeri. Lāzera lādiņi. Lāzera torņi šāva pa kosmoskuģa Valkala. Tie atradās piramīdā džungļos. Lielgabalu lāzera torņi atradās džungļos. Viņi šāva pa kosmoskuģi Valkala. Rā bija devis pa pavēli notriekt kosmoskuģi Valkala,
Pēc vairākiem lādiņu trāpījumiem komandieris Adrians pavēlēja pilotam doties ieslēgt virs Nova režīmu, lai bēgtu no notikuma vietas. Pēc dažām minūtēm kosmosa kuģis Valkala jau devās simtiem gaismas gadu attālumā no tumši zaļās planētas. Kuģis bija izglābts no bojājijas. Kolonizatori bija izpildījuši bīstamu misiju, bet uzdevums izpildīts. Klusajā zvaigžņu telpā kosmosa kuģis Valkala dreifēja kā vientuļš ērglis. Kolonizatori nevienu reizi vien riskējuši ar savu dzīvību cilvēces vārdā. Dziļajā kosmiskajā mūžībā kosmosa kuģis Valkala lēnām brauca. Augstajā visumā neviens nedzird izmisuma kliedzienus. Tik viena klusa ticība eksistē. Adrians bija gatavojies jaunam uzdevumam satikt savus tavarišus, astronautus, uz vietējās kosmiskās bāzes stacijas Matrix. Astronauti baltajos skafandros sagaidīja Adrianu. Valkala kuģim bija jāuzpilda degviela. Valkala kosmosa kuģis bija piezemējies uz kosmiskās bāzes stacijas Matrix. Pelēkā skafandrā kāds humanoīds sēdēja lielā melnā krēslā. Humanoīds tajā sēdēja pie kompjutera. Bija redzama dzidri zaļa planētas Zeme hologramma. Humanoīds veica astronomiskus pierakstus datorā. Gigantiskas klintis redzamas kā pa ceļas debesīs. Debesis sajaucās ar tumšsarkanu fonu, jo šis bija gigantisks mātes kuģis, kurš bija devies iznīcināt planētu Zemi. Komandieris Adrians turēja rokās skaistas androīda sievietes galvu. Sieviete Luna jautāja: "Tu mani mīli?" Komandieris atbildēja: "Jā." Luna, androīds Luna, teica: "Tad es tev palīdzēšu izmainīt mātes kuģa maršrutu, kurš dodas iznīcināt Zemi." Komandieris Adrians teica: "Labi, novērsīsim apokalipsi." Luna teica: "Uz šīs zemes ir slepeni lidaparātu angāri." Adrians ar Lunas palīdzību atrada lidaparātu, iekāpa tajā un lidaparāts pacēlās debesīs. Pacēlies gaisā, tas ielidoja melnajā tumšsarkainajā klintī mātes kuģī. Pelēkajā skafandrā tērpies
Humanoīds dzirdēja lielu troksni, jo lidaparāts ietriecās tumšsarkan melnajā mātes kuģī. Humanoīds devās uz trokšņa pusi. Zino humanoīds novilka savu tumšu zaļo kosmonauta ķiveri un devās prom no pilota kabīnes. Zino humanoīds ieraudzīja Adriānu un skrēja sadot par rožu viņām. Bet Adriāns nospieda pogu, lai atvērtu kravas nodalījuma vārtus, un Zeno humanoīds bija izsviests pa taisnoka kosmosā. Pēc divkaujas Adriāns atvēra somu, kurā bija androīda Lunas galva. Viņš nolika to blakus pilota kompjūteram. Pieslēdza vadus Lunai pie galvas. Viņš pārņēma mātes kuģa vadību, bet teica, ka kļūda sistēmā nevar izmainīt mātes kuģa lidojuma maršruta mērķi, tāpēc ir jāieslēdz pašiznīcināšanās. Līdz likvidācijai bija 5 minūtes. Komandieris Adriāns ātri ielika Lunas galvu somā un skrēja uz lidaparāta pusi, iekāpa tajā un izlidoja prom no tumšsarkana melnā mātes kuģa. Kad gigantiskā klints uzsprāga, lidaparāts drebēja stipri, bet kā humanoīds pelēkajā skafandrā saķēra Adriānu, sākās tuvcīņa. Humanoīds arbiter ar cirvi gribēja iecirst Adriānam galvā, bet Adriāns izvilka pistoli un sašāva ar arbiter humanoīdu. Arbiter humanoīdu izsvieda kosmosā pa lidaparāta aizmugurējām durvīm. Tumšs, oranžs, melnsarkans kosmos. Kosmos kuģis Valhalla lēnām dreifē mūžīgajā augstajā visumā. Tikai ik pa laikam Valhalla signāls atskan. Dziļi lejā augstajā mūžībā tas dodas uz galamērķi. Koordināte uzstādīta. Kosmos kuģa motora telpā mirgo sarkanas trauksmes lampas. Svešķermenis ķirzaka uzburta ir ielauzies. Valhalla kājinieki skrien pēc automātiem, lai likvidētu draudus. Komandieris Adriāns kūpina garšīgu cigāru savā kabinetā. Viņš bauda labās atmiņas par ziemeļblāzmu uz Neptūna. Kamēr Adriāns bauda savu kompāniju, tikmēr
Ķirzaka ar savu lāzeru kanonu ierauci apšauja kājiniekus. Lāzeru lādiņi lido uz visām pa pusēm. Ķirzaka tikai gribēja atgūt savu tehnoloģiju, kuru viņam nozaga kolonisti. Viņš paņēma savu dzelzs masku un izsauca savu lidaparātu, lai dotos projām. Kosmoskuģis Valkala bija jau tuvu Marsa orbītā. No Valkala izlidoja lidaparāts Auseklis. Tam bija jāpiezīmējas vietējā kosmiskajā uzpildes stacijā Matrix. Kad Auseklis jau bija uzpildījis pilnu bāku, vietējie nemiernieki atklāja uguni, tāpēc Adrians pieņēma mērus un atbildēja ar to pašu. Kosmiskās uzpildes stacija tika uzspridzināta kopā ar nemierniekiem. Ķirzaka atguva savu godu, bet Valkala kosmoskuģis devās tālāk tumšoranžajā melnajā kosmosā. Uz savu galamērķi. Mērķis bija kolonizēt zelta planētas, lai cilvēkiem būtu jaunas mājas. Dziļi lejā, augstajā kosmiskajā visuma mūžībā, lēnām lidoja Valkala gigantisks kosmos. Signāls lēnām atskanēja, Valkala kuģim tuvojas vairāki citi lidaparāti. Pa Valkala superkompjūtera skaļruni runāja lidaparātu Drako komandieris Ivans teica: jūs esat pārkāpuši zvaigžņu telpas teritoriju. Informēju, jums steidzami jādodas projām, vai arī mēs pilotosim spēku. Komandieris Adrians atbildēja: mēs izdarīsim to, kas jāizdara, un dosimies projām. Mūsu mērķis ir uz vietējās zelta planētas ēdeni izmitināt civilos, kas atbilst starp zvaigžņu protokola normatīvajam aktam. Mums ir visas tiesības to darīt. Komandieris Ivans ziņoja: labi, atļaujat tiek dota. No Valkala izkāpa daudzi cilvēki, ģērbušies viduslaiku brūnās ādas drēbēs. Tie bija vikingi. Vikingu mērķis bija apsaimniekot zemi un nodarboties ar zvejniecību. Vikingi bija labi zemnieki un izcili karavīri,
Valdīja miera laiks daudzus gadus. Bija pīrs. Tika slavēts Odins un Tors. Bija svētku mīlestis pie brūniem koka galdiem. Sēdēja bārdaini vīri un skaistas vikingu sievietes. Bet komandieris Ivans bija končinījis nelietis, jo izdomāja prasīt nodevas par to, kā vikingi apdzīvoja egzoplanētas D33 teritoriju Zemi. Vikingi apdzīvoja D33 Zemi. Sākās nemieri. Vikingu starpā bija nemieri, jo tauta uzskatīja, ka viņiem nekas nav jāmaksā par dzīvošanu uz paša zemes. Ivans nolēma par vikingu nepaklausību nobombardēt ciematu, sūtot savus lidaparāta bumbvedējus, bombardierus. Zeme bija ugunīs klāta. Bārdainie vīri, vikingi, nolēma gāzt Ivanu, debesu tirānu. Vikingi izveidoja sapulci un nolēma sazināties ar komandieri Adriānu. Komandieris Adriāns visu uzzināja. Zvaigžņu telpā notika kauja. Ivans par savu nelietību samaksāja dārgi. Kad debesīs uzsprāga Ivana lidaparāts, tas nokrita uz tās plašas planētas D33, kur dzīvoja vikingi. Ivans bēga mežā. Tur atradās ezers. Ivanu saplosīja vilki. Ivans ņēma nelabu galu. Taisnība uzvarēja. Es, Ričards, vietējais pašmāju ufologs, kurš pēta citplanētiešu jeb NLO
jeb vienkārši, sakot, ārpus Zemes dzīvības fenomenu. Jau vairākus gadus es to pētu šo te fenomenu. Esmu bijis daudzās vietās Latvijā, tā skaitā Rumbulā, arī Rumbulas katakombas ir mana dokumentāla filma, un vēl dažas citas par, un šis te Ķirzaka, plasmasas, nē, tas nav plasmasas, tas ir plastelīna veidojums mans. Un viņš ļoti interesantā kārtā ļoti līdzīgs ir Azteku astronautam, kurš ir iekāpis kosmoskuģī, kuru šo te Azteku astronautu atrada Āzijā, kurš tika iegrebts akmenī uz milzas sienas Āzijā. Un datētais Azteku astronauta vecums, tās statujas vecums, akmens grebuma, ir aptuveni 20 000 gadus. Bet mans, kā saka, tvorēņija ir Ķirzaka, bet ļoti interesants veidojums. Es, Ričards, vietējais pašmāju ufologs, kurš pēta ārpus Zemes dzīvības fenomenu, jeb citplanētiešu fenomenu. Jā, šis te varētu būt galva, varētu būt skafandrs, ķivere, astronauta ķivere, kuru šis te astronauts Ķirzaka ir uzvilcis savu galvā. Un ļoti iespējams, ka viņam pilnībā iespējams, ka ir ķiverē skābekļa piegādes vads, un šis te ķermenis kā miniatūra, īstenībā viņš vēl varētu būt daudz lielāka auguma, aptuveni uz 1,80 m vai 2 metri. Humanoīds viņš varētu būt. Un pilnīgi iespējams, ka šis te
plastelīna skulptūra. Ir bijusi, kā saka, atdedinājums kādam patiešām ķirzakai astronautam, kurš ar savu kosmosa kuģi ir ceļojis pa kosmosa izplatījumu, veicis ar savu lidaparātu kādu ļoti svarīgu misiju. Nu, pilnīgi iespējams, ka viņš ir devies uz kādu planētu. Tikpat labi, tas var būt mēnesis, lai, teiksim, tur nodot kādu svarīgu ziņojumu. Vai tikpat labi, ka viņš varētu būt šis te ķirzaka astronauts. Varētu būt kādas derīgo izrakteņu, minerālu meklējumos uz kādas tuvākās planētas, kas atrastos tuvu mēnesim. Vai tikpat labi šie tēmi minerāli, jeb derīgie izrakteņi, varētu atrasties arī uz asteroīda. Pilnīgi iespējams. Un viņa šīs te ķirzakas astronauta uzdevums bija vienkārši doties izlūkos. Un pēc tam, kad atrasti ir šie minerāļi, jeb derīgie izrakteņi, nodot ziņu štābam. Un tad atgrieztos atpakaļ savā bāzē. Pilnīgi iespējams, jo, ja jau tika atrasti Azteku astronauti, kuri akmens plātnē iegrebti ir, ka viņi sēž kosmosa kuģī. Un šo te akmens grebumu vecums aptuveni 20,000 gadi. Jā, pilnīgi iespējams. Lielais restarts. Un pienāks laiks, kad superkompjūters, kurš radīja matrici, kurš dzīvo, kurā dzīvo cilvēki programma, pēc 6000 gadiem notiks lielais restarts. Miljoniem cilvēku, kuri dzīvo garīgajā tumsā, tie nezin, kas ir Mesija. Viņi labprāt piesistu krustā Kristu otrais. Dievu panteons
dievu panteons, kurš piedzīvoja lielo Noas plūdus, visu redzēja. Arī uz citām planētām vienlaicīgi notika milzu revolūcija. Mars gāja bojā nukleārā kara rezultātā. Mēnesis tika kolonizēts. Tāpēc dievu panteonam tika radīti pieminekļi. Kā piemiņa par zelta laikmetu. Cilvēki mašīnas palīdzēja būvēt angārus, bunkurus, lai atjaunotu cilvēci uz Mēnesi. Kosmiskie dievi nolaidās angārā, lai apciemotu savu tautu. Tos, kuri nepakļāvās viņu likumiem un normām, tos iznīcināja. Robotu humanoīdu armija maršēja pa Mēnesi dzels tranšeju. Kad dievi no kosmosa dzīlēm ieradās, tos slavēja un sagaidīja ar dziļu cieņu. Akmens statujas vien par piemiņu stāv, kuras veltītas dižajiem kosmosa dieviem. Tā ir liecība, ka tumšais tirāna dievs Apofis, kurš valda uz zemes, drīz tiks iznīcināts. Bet superkompjūters restartēts tiks, un cilvēce tiks atbrīvota no matricas gūsta.